Esiet sveicināti, darbie regbija līdzjutēji, sporta draugi. Esam Baldonas stadionā. Baltijas toplīgas spēle. Noslēdzas regulārais čempionāts Baltijas toplīgā, un šodien mēs redzēsim, kā miesnieki tiekas ar Geļžinas Vilkas komandu no Viļņas. Miesnieku mājas stadions Baldonē. Ļoti interesants pieteikums miesniekiem, daudz jaunu puišu, ko mēs noteikti varēsim pavērot savos ekrānos. Abām komandām šī ir tāds pēc miesnieku čempionu titula izcīnīšanas. Tagad vidējais distances raidījums uz 22 metru līniju. Gunts Cirš uztver šo bumbu un nes kontaktā. Yeah, I really enjoyed it. I think this game was really important to us. But we were just focused just on this game. We were not counting how our teams would play. So we just did our basics, and that's how we won today. Good scores and good game, good result. What's next? Yeah, I think we'll see how our teams play, and then hope we make it to top four. Nu jau bija labi, vismaz 17 punktus guvām. Džeki cīnījās, varēja redzēt, ka pēc fināla nav vēl bišķi atkopušies, bija sevi izsmēluši, bet cīnījāmies. Sākumā 2 neveiksmīgas kļūdas, un tā arī spēle aizgāja ne tā, kā mēs gribējām. Spiediens spēles vidusdaļā bija tādi skats, ka varbūt tās sacīsiet rokā, kas tajā brīdī notiek galvā. Jā, vienā brīdī likās, ka varam. Kaut kā tur gāja un pie Začotkas sakal sasteidzām situāciju, pazaudējām bumbu un viss sakal noplaka mums un aizgāja ne tur, kur gribējām. Ātri pazaudējām bumbu, viņa aizskrēja un ienesa. Tāds ir tas regbijs. Paldies un apsveicu tev ar MVP. Paldies!